Labrīt! Neliels Grīziņkalniešu updates. Daži no jums jau droši vien zina. Šodien es pērku novusu galdu. Playtables.lv var iegādāties šādu te novusu galdu. Sākam pakot ārā. Tātad komplektā mums nāk kijas, kauliņi, lielās ripas un novus noteikumi vēl. Šitās laikam skaitās āža kājas. Daži no jums, kuriem es teicu, kad pirkšu novus galdu, jūs teicāt, ka mums nebūs vietas mūsu dzīvoklī. Tā kā to mēs tūlīt uzzināsim. Un arī pats galds diezgan pasmags. Taisam vaļā. Iepriekšējiem novus galdiem, cik es esmu redzējis, tad šeit ir tādas parastas lupatas pieliktas. Iespējams, kad viņas ir ar laiku noplēstas un tad vienkārši uzšūta kaut kāda alternatīva. Bet šim te vismaz ir, ja varat redzēt, tad tāds diezgan stilīgs sietiņveida materiāls, redzat? Ar kaut kādu emblēmu, es nezinu, kas tā pa emblēmu ir. Tātad kauliņi mums ir, kijas ir. Komplektā nāk līdzi standartā mātes, diezgan vieglas. Bet man ir sava slepenā. Kur šāda te govs, vai citi sauc viņu par māti, es nezinu, es viņu sauc par govi. Viņa ir viena puse, šī te puse ir pilnībā gluda, lai būtu lielāka berze, un viņa tā kā vairāk bremzētos. Bet otrā pusē šī ten ārmala ir nedaudz augstāka par šo ten vidusdaļu. Ārmala šeit kāds pāris milimetru biezumā ir augstāka, un līdz ar to samazinās berze un uzlabojās slīdamība, ka arī viņa ir masīvāka par šo te standarta govi. Tā kā viņai vajadzētu būt labāka ietekme uz kauliņiem sitot. Un pēdējā lieta, lai varētu normāli spēlēt, kas ir pats svarīgākā pēc paša novus galdā, ir borškābi. Borškābi tagad ir nekur oficiāli viņi nevar nopirkt, viņi ir izņemti no tirzniecības, nezinu, laikam nelegāli, viņi skaitās vai kā. Bet redz, kur es pa slepeno, pa kluso nopirku maisiņu ar baltu pulveri, tā kā tāda kokaīna apmēram.